Spīkeri nav slikta lieta, viņi vienkārši ir jāmāk izmantot pareizi. Uz galda taču drīkst būt pildspalvens zīmols, kāpēc tur nevarētu būt arī lineāls vai divi? Nu, un kam tieši tev ir vajadzīgs lineāls latviešu valodas Ja eksāmenā? tev vajadzēs pasvītrot kādu vārdu, Ar 2 lineāliem. tur būs šaurs, liežu, dzelzceļš, te jau vēl 3. lineāls prasās. Attaisnojums var atrast jebkam, arī tam, kāpēc kurpa stāv uz galda. Ko no asins cirkulācijai tak ir jānotiek arī galvā, vajadzēs noteikti arī izstēpīties. Vai ne? Vai ne, un moda un gaume arī mūsdienās tik strauji mainās, ka pēkšņi gribās nolaist matus uz leju eksāmena vidū. 1 + 1 ir 2. Kas tas bija? Tas, ka špīkošanai attaisnojumā atradīsies vienmēr tā kā būtu skaidrs. Bet vai uzņemoties tādu risku ar tik lielu stresu rezultāti būs tie labākie? Visticamāk, ka nē, bet tas nenozīmē, ka špīkeri ir slikti. Būtībā tie sadala lielu daudzumu informācijas mazākām daļiņām, ko viegli atcerēties, atkārtot un pārbaudīt pašam sevi ar pareizajām atbildēm tik ilgi, ka beigās jau visu zini un saproti, tajos pat neieskatoties. Gluži kā palīgs mācībās video kursi. Izmēģini!